Mūsu šodienas saruna būs par pārmaiņām, par pagrieziena punktiem Latvijas tieslietu vēsturē. Zvērinātu advokātu biroja Cobalt vadošais partneris Lauris Liepa ir daļa no tās unikālās juristu paudzes, kas savu profesionālo ceļu sāka 90. gadu sākumā. Tas bija laiks, kad Latvijas tiesiskā sistēma pēc 50 gadu pārāuma tika celta no jauna. Viņš bija klāt šajās pārmaiņu laikos, kad tika likti pamati Latvijas komerctiesībām, kapitāla tirgiem un kooperatīvai juridiskai praksei. Šodien, kā vadītājs vienā no Baltijas vadošajiem advokātu birojiem, viņš stāv uz nākamā pārmaiņu sliekšņa, kuru centrālais katalists ir mākslīgais intelekts. Kā juristi ikdiena mainījās toreiz un kādas pārmaiņas mūs sagaida šodien? Kā pieredze, kas gūta vienā pārmaiņu laikmetā, palīdz sagatavoties nākamajam? Mani sauc Mārtiņš Odobērs, un šis ir Jurista prāts – saruna ar Lauri Liepu. Lauri, liels paldies, ka piekritāt sarunai. Jūs ieguvāt savu jurista diplomu 1993. gadā, laikā, kad Latvija atguva neatkarību. Un ne tikai Latvija atguva neatkarību, bet burtiski sāka no jauna būvēt tiesisko un ekonomisko sistēmu kā tādu, atjaunojot Satversmi un 1937. gada civil likumu. Jūsu paudzes juristiem bija unikāls uzdevums ne tikai uzsākt savu profesionālo karjeru, bet faktiski piedalīties arī tās jaunradē. Kā bija būt jaunam juristam šajā, mēs varētu to definēt kā pat juridiskā sprādziena epicentrā? Kādas bija tās lielākās problēmas un iespējams, kādas arī bija priekšrocības tajos laikos sākt karjeru, salīdzinot ar karjeras uzsākšanu stabilā vidē, un kā bija būt daļai no šīs radikālajām izmaiņām? Lieliski. Vienā vārdā neticami, unikāli, lieliski, jo es pabeidzu Rīgas pirmo vidusskolu 1989. gadā, kad PSRS jau bruka un bija pilnīgi skaidrs, ka priekšā ir lielas pārmaiņas, ka šīs lielās pārmaiņas varētu raksturot ar lielāku brīvību, ar atvērtību pret pasauli, ar visu veco robežu sagraušanu. Un tajā brīdī, kad arī Latvijas Tautas fronte radās, un pirmie Latvijas Tautas frontes lielie elki bija ne tikai publicisti Dainis Īvāns, piemēram, bet arī juristi. Un kas bija fenomenāli, ka tie visi bija juristi, kas darbojās totalitārā sistēmā, Padomju Savienības sistēmā. Tāpat laikā viņu domāšanas modelis, viņu izpratne par lietām, viņu pieeja lietām bija fascinējoša, jo tā abstrahējās no ideoloģijas. Tā bija, kā lai to pasaka, tiesību virsvadības vai tiesību pārākuma pieeja, kas bija ārkārtīgi, var teikt, tāda fenomenāli valdzinoša, jo tajā brīdī tu saproti, ka tiesības ir pārākas par ideoloģiju. Un, ja tu gribi uzbūvēt taisnības valsti, tas ir tas, kas ir rakstīts gan Latvijas senāta zālē, gan par ko daudz runā 80. beigās, tad atslēgas cilvēki, kas būvēs šo jauno iekārtu, būs juristi. Un tāpēc 89. gadā iestāja eksāmeni bija ar milzīgu pieplūdumu tieši juridiskajā fakultātē. Tur bija vismaz 2 faktori. Pirmais ir tas, ka zēniem, ja tu neiestāsies, tu ies padomju armijā. Un nokļūt padomju armijā pēdējos brūkošos PSRS gadus, baltiešiem nebija nekāds prieks. Un otrkārt, protams, tas, ka tu redzi, ka viss apkārt mainās, un tas ir kā tādos agros pavasara palos, ka tūlīt aiznesīs veco, un vietā būs jābūvē jaunais. Un, protams, ka juristi būs jaunās pasaules centrā. Tā tas toreiz likās vidusskolniekiem. Un kādas bija tās galvenās atšķirības starp tolaik pastāvošo juridisko kultūru, kāda viņa bija iesakņojusies? Tātad kopš 50 gadu pagātne bija, kad mums bija iesakņojusies šī kultūra, sākās pārmaiņas, kā jūs minējāt, jau ar 89. gadu viss bija skaidrs. Kāda bija tā kultūra tajā laikā? Es to varu aprakstīt ar manu pirmo nodarbību tiesību filosofijas vēstures kursā, kurā profesors Meļķis, prominents tiesību profesors, prasīja, definējiet, kas ir tiesības. Un es lecu kājās un teicu, profesori, ja drīkst, tiesības ir vienā noteiktā sistēmā pieņemti normatīvi akti, ko ir pieņēmis likumdevējs, un kas tāpēc ir spēkā. Un profesors, kaut arī visu savu aktīvo juristu mūžu bija dzīvojis totalitārā iekārtā, viņš teica, šī atbilde ir tikai daļēji pareiza. Jo patiesībā tiesības nav atkarīgas tikai no likumdevēja un neobligāti par tiesībām mēs saucam tikai likums, ko pieņem parlaments. Proti, ar šo definīciju atšķirību mēs redzam, ka
pilnībā mainījās izpratne, kas ir tiesības. Mēs sākām runāt par taisnīgumu, par tiesību principiem, kas ir pārāki pār dažāda veida ideoloģijām, pārāki pār dažāda veida valsts politikām konkrētajā brīdī. Un kas cilvēkiem ir jāievēro. Jo ja šie principi, ja šie tiesību principi, taisnīguma principi netiek ievēroti, tad valsts nevar pastāvēt ilgtermiņā. Tā var pastāvēt 10 gadus, tā var pastāvēt kādu laiku, bet tā sabrūk. Un uzreiz pēc jūsu studijām, kas bija Latvijā, jūs arī uzreiz turpinājāt savu izglītību Vācijā, Vestfāles Vilhelma universitātē. Un cik lielā mērā šajos laikos Vācijā šī izglītība deva jums priekšrocības, izprotot, pilnveidojot Latvijā atjaunotās tiesību normas, un jūs arī redzējāt saikni starp to, ko jūs mācījāties Vācijā tajā laikā, un par to, kas mums bija jābūvē šeit, Latvijā? Tās, protams, bija divas dažādas pasaules, jo vāciešu uzbūvētā sistēma un jau izietā lustrācija un jau modernā izpratne par tiesībām un pārskatītā pagātne Latvijai vēl tikai bija priekšā. Diemžēl lustrācija Latvijā joprojām vēl nav veikta, tātad mēs joprojām neesam izgājuši cauri totalitārā posma darbu vērtējumam un cilvēku vērtējumam, bet attiecībā uz tiesisko sistēmu es varētu piesardzīgi pieņemt, ka mēs jau esam izgājuši tam posmam cauri, ko Vācija rūpīgi, metodiski, apzināti un mērķtiecīgi darīja pēc otrā pasaules kara, dekonstruējot hitleriskās Vācijas laikā radīto, var teikt, pārmērīgi formālo izpratni un ideoloģijas ietekmi uz tiesībām. Latvija joprojām zināmā mērā ir šajā spēcīgajā, var teikt, tiesību formālajā vai pozitīvo tiesību pieejā, taču daudz jaudīgāk 21. gadsimtā mēs runājam par to, ko varētu saukt par dabisko tiesību doktrīnu. Tātad to, ka pastāv taisnīguma prasības, to, ka pastāv noteikti tiesību principi, un pat ja Latvijas Saeima pieņem likumu, kas neatbilst šiem principiem, tad tas ir tikai laika jautājums, vai nu Latvijas Satversmes tiesa, vai Eiropas cilvēktiesību tiesa, vai Eiropas Savienības tiesa norādīs uz šo parlamenta kļūdu. Jo, protams, ka Saeima tāpat kā jebkurš cilvēku veidojums, kā jebkurš cilvēks var kļūdīties. Un arī likumi var tikt pieņemti tādi, kas neatbilst būtiskajiem principiem. Tie var būt nedaudz atšķirīgi, labi, mēs ar tiem dzīvojam. Bet ja tie ir būtiski atšķirīgi, ja tie ir būtiskā pretrunā, tad, protams, tas ilgi nevar pastāvēt. Jā, tur ir tāpēc šī sinerģija starp šajām valsts institūcijām, ka tur ir tā kontrola, kas tur visu in check tādā ziņā. Tas būtu no angļu valodas jāpaņem, ka tur nav tā, ka ir viena izpildvara, kur būtu tā viena institūcija, kurai tas gala vārds, un ar to viss beidzās, kur ir tā, ka viss sinerģiski strādā kopā. Jā. Un no manas puses tas jautājums būtu arī jūsu profesionālajā darbībā. Viņi sniedzās daudz plašākā kontekstā par ierasto jurista praksi. 1958. gada Romas līguma tulkojuma sagatavošana, konsultācijas ministru kabinetam un Saeimai, kā arī ilgadējs darbs Rīgas Nēsdēku uzraudzības komitejā. Šīs nav īpaši tipiskas, jo īpaši jauna jurista papildu nodarbes. Tas liecina par aktīvu iesaisti Latvijas modernās komerctelpas izveides pamatos. Un jūs vai varat pastāstīt arī vairāk tieši par šo laiku un kā tā laika juristi iesaistījās šajā izveidē, ne tikai veidojot likumus, bet arī, definējot šīs institūcijas un to funkcijas, kas ir mūsdienu ekonomikas pamatā Latvijā? Manuprāt, tā ir mana pārliecība, ka jurists nevar sekmīgi darboties, ja tas nodarbojas tikai ar vienu šauru savu specializācijas tēmu. Pirmkārt, juristam ir jābūt ar plašu redzesloku un jāsaprot lietas kontekstā. Otrkārt, redzot, ka ir situācijas, kuras nav optimāls, kuras ir uzlabojams, kuras var padarīt labākas, ir personīgi jāiesaistās, jāvelc savs brīvais laiks, jāvelc savu enerģiju, lai padarītu lietas labākas. Un, protams, katram dabiski ir savi interešu loki vai savi virzieni. Es ļoti daudz laika, tīpaši 90. gados, veltīju Latvijas kapitāla tirgus gan idejas attīstībai, gan arī pašu šī tirgus attīstībai. Diemžēl joprojām mēs esam tādā, jāsaka, diezgan vājā attīstības līmenī, pat salīdzinājumā ar mūsu tuvākiem kaimiņiem Baltijā. Tātad Latvijas kapitāla tirgus nav vēl optimāls, noteikti nav. Tātad ir ļoti daudz sabiedrības, kuras varētu publiskā tirgū akcijas tirgot. Tas nenotiek dažādu iemeslu dēļ. Attiecībā uz institūcijām, jāsaka, 90. gados ļoti daudz kas mainījās, un arī līdz Latvijas iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā mēs faktiski tādā
ārkārtīgi unikālā veidā, es teiktu tā, bijām gandrīz gatavi būt par Eiropas Savienības tiesisku valsti. Ļoti daudzas lietas nē, ļoti daudzas lietas ar laiku tikai vēlāk pievilkās klāt, bet divi piemēri, manuprāt, ir unikāli un tie raksturo, ka tiešām katram ir jāiesaistās un katram ir jādarbojās šīs sistēmas uzlabošanā. Pirmais piemērs ir jau 90. gados, 90. gadu beigās Latvijā izveidotā Latvijas Satversmes tiesa. Manuprāt, tas ir bijis ļoti pareizs, stratēģiski, ārkārtīgi gudrs un labs lēmums radīt īpašu konstitucionālās uzraudzības tiesu, jo ir valsts, piemēram, Igaunija, kurā ar konstitucionālo uzraudzību darbojas augstākā tiesa. Ja? Tāpat kā arī, piemēram, ASV, bet tā ir pavisam cita tiesību sistēma. Latvija piedar pie tās Eiropas kontinentālo valstu kopas, kurā ir atsevišķa Satversmes tiesa, kur ir darbojusies, manuprāt, izcili līdz šim. Un katram Latvijā praktizējošam juristam ir, līdzīgi kā ir tas teiciens, ka katram ir jāizaudzē dēls vai jāiestāda koks, ja? Tad katram Latvijas juristam ir vismaz vienu lietu jāizved līdz Satversmes tiesai. Tā ir tāda man iekšēja sajūta. Ja? Tātad ir jāpiedalās šajā konstitucionalitātes pārbaudē attiecībā uz normām, kuras neatbilst augstāka ranga principam vai normai. Otra lieta un labs piemērs ir arī administratīvo tiesu izveidošana 2000. gadu sākumā. Un te var runāt tiešām par tādu Vācijas modeļa piemērošanu Latvijā. Ļoti gudri, var teikt, paņemot vienu labu piemēru, kas jau darbojās, proti, kur indivīda, fizisks vai juridisks personas strīdu ar publiskām iestādēm, vienalga, vai tās ir pašvaldību iestādes, piemēram, būvvalde, ja, vai nacionāla līmeņa, piemēram, valsts ieņēmuma dienests, konkurences padome, šos strīdus izskatīt nevis vispārējā tiesā, vispārējā kārtībā, bet īpašās tiesās administratīvā procesā, kurā ir atšķirīgs process no vispārējās civiltiesiskās kārtības. Un mēs redzam, ka manis abas minētās institūcijas, gan Satversmes tiesa, gan administratīvā tiesa darbojās patiešām ne tikai tātad ar šādu jaunu enerģiju, jaunradītas iestādes enerģiju, bet arī ar jauniem tikumiem, ar jaunām metodēm, jaunu pieeju. Un tātad tā vēlme nonākt līdz lietas būtībai, piedalīties šajā lietas analīzē ir, var teikt, tik nozīmīga, ka advokātam atliek tikai prasmīgi sadarboties, tā varētu sacīt. Ja? Nav tā, ka advokātam ir tas viss lietas smagums tikai uz advokātu pleciem, bet tas arī, protams, ir atšķirīgi, jo krimināla procesā un civil procesā ir pavisam citi advokātu pienākumi. Ja? Tomēr es gribēju teikt, ka ir ļoti svarīgi, ka mainot valsts iekārtu, ir svarīgi arī padomāt par institūcijām, vai jāatstāj tās, kuras jau pastāv un turpinās darboties kaut kādā ziņā reformētas, bet tomēr pastāv, turpinās. Vai arī radīt pilnīgi jaunas iestādes, var teikt, tādā zaļā laukā. Jā, runājot par šiem reformu laikiem, daudziem šis laiks atmiņās ir palicis kā trakie 90. kad likuma vara vēl nebija nostiprinājusies un biznesa vide jau īpaši bija ļoti haotiska salīdzinot ar mūsdienu standartiem, kur mēs esam nonākuši šodien. Un jums atmiņā būtu varbūt kāds konkrēts gadījums no jūsu agrīnās prakses, kas vispilgtāk ilustrētu tā laika izaicinājumus un kas mūsdienās šķistu absolūti neiespējami un nereāli advokātiem? Šodien droši vien aizvien mazāk un mazāk ir tādu lietu, kurās kā faktors parādās brutāls spēks. Diemžēl starptautiskās attiecībās brutāls spēks ir atgriezies. Es ceru, ka tas ir tikai laika jautājums, un mēs atgriezīsimies pie tās kārtības, kas ir saprātīga un arī ilgtermiņā vienīgā pastāvošā kārtība, jo cilvēce nevar būt pastāvīgā karā, tas ir pilnīgi skaidrs. Mēs nogurstam no tā, un mēs tā nevaram darboties. Bet jāatcerās tādus konkrētākus piemērus, kur bija šāda, var teikt, brutalitātes klātbūtne. Bija viens darījums, kurā klienti bija noskatījuši vienu uzņēmumu un jau bija sarunājuši ar daļu īpašnieku par šī uzņēmuma daļu pirkumu. Un jau arī 12:00 tātad mūsu birojā tolaik Doma laukumā bija paredzēta šī darījuma dokumentu parakstīšana, un tad mēs saņēmām sēru ziņu, ka 10:00 no rīta, ka agri no rīta pārdevējs ir nogalināts pie savas garāžas, jo pilnīgi iespējams tātad, ka viņš brauc ar tam laikam pārāk smalku auto,
un kāds bija noskatījis viņu mašīnu un bija nolēmis, ka tas ir labākais veids, kādā iegūt jaunu transporta līdzekli. Mūsdienās, protams, tas tā vairs nenotiek. Jā, tātad, protams, ir arī citi dažādi vēl interesanti gadījumi, kur otra puse tev draud nevis vai nu ar fizisku spēku vai kā savādāk, bet vienkārši pasaka, ir kaut kādi mežonīgie 90. un otra puse saka, tev ir pilnīgi bezcerīgi, jo es pazīstu tur tādus un tādus ierēģņus vai tiesnešus vai drošības iestāžu cilvēkus, un šie draudi nebija tikai tukšs blefs, bet diezgan bieži, diemžēl, arī realizējās praksē, kad pateica, nē, tā tas nevar būt, Latvija ir tiesiska valsts, mēs visu pierādīsim. Tātad 90. bija raksturīgi ar to, ka tev bija ļoti augsta, tāda, kā jau katrā pārējas laikmetā, ļoti augsta gan riska pakāpe, gan arī milzīgs straujums lietām un, protams, liela riski, liela peļņa, viss, kas ir raksturīgs šādām volatilām sistēmām. Riska apatītei noteikti bija jābūt lielai, lai nākt iekšā un iesaistītos šādā vidē. Jā. Un uzsākt to darbību. Un, teiksim, skatoties uz mūsdienām, kur mēs esam nonākuši šodien, jūs arī minējāt to, ka, lai gan mēs esam diezgan fundamentāli attīstījušies un esam nonākuši ļoti augstā līmenī, tomēr mēs joprojām atpaliekam no mūsu kaimiņiem. Varētu pakomentēt vairāk, ko jūs ar to domājat? Es negribētu vispārināt, jo, protams, ir nianses un ir tēmas, kurās mēs esam spoži. Piemēram, mūsu kaimiņiem neiet tik labi fintech jomas maksājuma pakalpojumu biznesā. Par to var diskutēt, bet es redzu, ka Latvijas uzņēmējiem, es varētu teikt par tādu īpašu kalvi, SSI Riga, tātad biznesa skola, augstskola, kuras absolventi ir, manuprāt, ja mēs tā paskatītos no visām augstskolām, viena no sekmīgākajiem starptautiska ranga, tātad šo te maksājumu pakalpojumu uzņēmumu veidošanā dažādās vietās, neparastās vietās pasaulē, ne Eiropā. Bet, ja skatās uz juridiskiem jautājumiem, mēs redzam, ka ik pa brīdim parādās tādas diezgan lielas atšķirības, kuras, ņemsim vienu piemēru. Ja? Nav par labu Latvijai tas, kādā veidā mūsu likumdevējs ik pa brīdim attiecās pret ražojošiem uzņēmumiem, pret tiem, kuri ģenerē kaut kādu pievienoto vērtību. Un nesens piemērs likumdevējs, gatavojoties vēlēšanām, ir sapratis, ka viens no labiem veidiem, kādā uzrunāt vienu daļu no vēlētājiem, ir parādīt, ka likumdevējs var parādīt zobus bankām. Ja, un tā tad uzlikt speciālu nodokli, ka likumdevējs var, piemēram, pieprasīt, lai bankas samaksā atpakaļ aizdevumu ņēmējiem daļu no maksātajiem procentiem. Un kaut arī šī ideja pat par sevi kalpo deklarētam labam mērķim palīdzēt tiem, kuriem ir bijis grūti inflācijas apstākļos, jo inflācija ceļās, procentu likmes, eiro procentu likmes, kuras ceļ centrālā banka Frankfurtē, ietekmē bankas, kuras pēkšņi nopelna vairāk nekā bija plānojušas. Ja? Un tātad šeit ir tā pārdeles mentalitāte, ka kā tad tā? Viņi nopelnīja vairāk, viņiem ir jāatņem. Labi, gribiet atņemt, ņemiet, bet tam ir jābūt ekonomiski pamatotam lēmumam pirmkārt, kas tas nebija. Otrakārt, šos lēmumus nevar pieņemt, tā teikt, Eirozonas dalību valstī Latvijā, ignorējot kopējo Eirozonas politiku, kas ir inflācijas samazināšana. Ja, tātad no vienas puses mūsu centrālās bankas vadītājs iet un balso par to, ka inflācija ir jāsamazina. No otras puses mūsu parlaments saka, bet mēs dalīsim naudu, kas ir instruments, kādā inflācija atkal dzīt augšā. Ja? Tātad skaidrs, ka ir tādi absurdi instrumenti, kur varētu sacīt tā, mēs paši piesienam sevi pie sētas mieta. Ja? Es negribu teikt iešaujam kājā, tas būtu pārāk brutāli teikts, bet mēs apzināti, neapdomīgi palēninam savu tempu. Un mēs redzam, ka mūsu kaimiņi tā nedara, piemēram. Ja? Tātad mēs sākam kūļāties lēnāk. Ja? Un tādu piemēru ir diezgan daudz. Kopumā Cobalt ir Baltijas advokātu birojas, un mēs ikdienā strādājam ar Tallinas un Viļņas kolēģiem. Mums nav nekāda atšķirība attiecībā, piemēram, uz mūsu izglītību, attiecībā uz mūsu profesionalitāti, attiecībā uz mūsu spējām, darba gribu un enerģiju. Bet lielākā atšķirība parādās tajā, ka Igaunijas un Lietuvas biroji ir objektīvi lielāki,
tur ir arī lielāki projekti, tur ir lielāki klienti. Jā, tā Lietuvā, kurā ir koncentrēts šis, var teikt, kapitāls, kurš arī ļoti lielā mērā nāk tagad uz Latviju. Jā, tātad mēs redzam arī, ka mans minētais piemērs ar bankām. Vismaz viena no bankām tā rezultātā ir nolēmusi savu mītni, Baltijas mītni centru pārcelt prom no Rīgas. Ja, tātad te ir tas rezultāts. Un mani kolēģi Tallinā un Viļņā skatās uz mums kā uz mazākiem brāļiem. Rīga, kas ir vēsturiski vienmēr bijusi lielākā pilsēta, ekonomiski spēcīgākā, inovatīvākā pēdējos 20. gadsimts. Ja, mēs esam bijuši superstāri. Un pēkšņi 21. gadsimtā mēs esam padarījuši Rīgu par jaunāko brālīti, kas velkas nopakaļ saviem Baltijas kaimiņiem. Tas ir sāpīgi redzēt, un tas notiek acu priekšā gadu no gada. Vēlos aicināt jūs uz nelielu domu eksperimentu. Ja jūs varētu aizceļot laikā un parādīt 1995. gada Laurim, kādi rīki ir jūsu rīcībā šodien, sākot no e-pasta līdz mākoņkrātuvē, tagad līdz automatizētai dokumentu analīzei, kas viņu pārsteigtu visvairāk? 95. gada Lauris būtu sajūsmā, jo 95. gadā Laurim un Intai piedzimst dēls, un Lauris dažas dienas pavada dzemdību namā, pēc tam daudzas dienas pavada mājās un strādā ar papīriem, ar līgumiem, un tad izmisīgi domā, kā tos nogādāt birojā, lai tad tie tiktu aizfaksēti tur uz Londonu vai kādam citam klientam. Šobrīd, protams, tas viss būtu daudz vienkāršāk. Šobrīd būtu tā, ka mēs varētu, burtiski neatejot no tās dzemdību gultas, sēdēt blakām un fiksi darboties ar kaut kādiem uzdevumiem, kuri ir steidzami un kurus nevar deleģēt. Es domāju, ka tā tehnoloģija attīstība šajos 30 gados ir vienkārši neticama. Un tas ir fenomenāli, kā Latvija ir spējusi tikt līdzi, jo ne visas valstis ir tikušas līdzi, ne visas valstis var tikt līdzi šai tehnoloģija attīstībai. Protams, gribētu teikt, ka Latvija gan attiecībā uz publisko resursu, piemēram, tīkla pārklājums, piemēram, visiem pieejamie, piemēram, tas pats triviālais jautājums par internetu ātrumu, tā jauda, kādā mēs varam strādāt, ir viena no labākajām pasaulē, un tas ir jānovērtē. Tie ir mūsu uzņēmēji, kuri klusi, nemanāmi to dara, ja, bet to dara superprofesionāli. Aizbraucot, piemēram, uz arī attīstītām valstīm, tu dažkārt spļaudies, ka interneta kvalitāte tālu no tā, kā mums tas ir. Ja? Tad es gribētu teikt, ka mēs esam bijuši pionieri un gribētu izdarīt vienu plašāku secinājumu, ka tas pierāda, ka tev nav jābūt lielai varai, tev nav jābūt miljardu valstī, ka tev pietiek būt mazai, bet ļoti dinamiskai ekonomikai, lai noturētos. Tātad skumjā ziņa, ka latvieši un Latvijas iedzīvotāji līdz ar to sarūk skaita ziņā. Tas nozīmē, ka mūsu dzīve kļūst dārgāk un dārgāk, jo tie paši resursi, kas mums ir, mēs gribam to pašu komforta līmeni noturēt. Mums par to ir jāmaksā vairāk, bet tas ir iespējams. Un tas mūs grūž uz inovācijām, tas mums spiež domāt par to, kā šo resursu izmantot iespējami efektīvāk. Un tas ir tas, ko mēs esam darījuši visus šos, minētos 30 gadus. Ja. Tāpat laikā es gribētu teikt tā, ka tas, cik ātri mēs pierodam pie šiem jaunajiem, teiksim, skārienu jūtīgiem ekrāniem un tā tālāk, ja, tas notiek tik zibenīgi, ka 95. gada Lauris, sēžot pie tā dāvja, tikko piedzimšā dāvja gultas, būtu teicis, ok, es varu to darīt arī ar planšeti. Labi, un pēc pusdienas viņš spētu jau strādāt arī ar planšeti. Ja, tā kā mēs esam ārkārtīgi adaptēties spējīgi šobrīd. Nē, par to internetu runājot, tas viennozīmīgi man ļoti pašam ir iespiedies tas iespējas par internetu Latvijā konkrēti, un tur ir tiešām milzīgs paldies visiem, kas strādā pie šīs infrastruktūras, jo tas ir kaut vai pat braucot uz Igauniju, izbrauc ārā no Latvijas robežas, un līdz Tallinai pa lielam var sēdēt mierīgs, jo praktiski, pa mežiem braucot viņš nav. Viņš nav tāds, kāds ir mums, jo mums ir tā, ka kaut vai līgot aizbraucot svinēt kaut kur Piebalskas reģionā lauku mājā, tur ir 5G visur. Un tas ir absolūti fenomenāli, jo jebkur ceļojot pa praktiski jebkuru valsti, es neesmu saskāries ar to, ka lai vai kur tu atrastos, tas internets ir, un viņš ir ne tikai ātrs, bet viņš ir arī stabils, un tas ir tiešām ļoti fenomenāla attīstība, un tas noteikti palīdz absolūti visām nozarēm, visām industrijām, jo tas ir vienkārši tā vadlīnija, pa kuru visa komunikācija notiek mūsdienās, un līdz ar to tas noteikti sniedz mums ļoti liels priekšrocības salīdzinot ar pārējiem. Bet tomēr, atskatoties vēlreiz uz šo laiku, tehnoloģijas un tehnoloģija ieviešana noteikti ir sniegusi ļoti lielu pievienoto vērtību, bet kas no tā laika jurista darba būtības, jūsuprāt, ir palicis nemainīgs, neskatoties uz visām šīm tehnoloģijām?
Nu, pirmkārt, ja mēs lasām kaut vai antīko grieķu autorus, mēs redzam, ka cilvēka daba nemainās. Viss, ko mēs varam izlasīt, teiksim, Odiseja ceļojuma laikā, nu, protams, ar ļoti skaistiem tādiem mitoloģiskiem papildinājumiem, joprojām raksturo cilvēku. Līdz ar to pats galvenais juristu uzdevums meklēt taisnīgu risinājumu konkrētai problēmai ir tieši tāds 300 gadus pirms mūsu ēras, kā tas ir 21. gadsimtā mūsu ērā. Tātad tas nozīmē, ka mums galvenokārt ir ne tik daudz, kā lai to pasaka, šī paļaušanās uz tehnoloģijām, paļaušanās uz mūsu kaut kādām zināšanām, cik vairāk tas ir meklēt atbilstošu klientam vislabāko risinājumu. Nu, un attiecīgi tas ir advokātiem, tiesnešiem, tātad tas ir atrast taisnīgu risinājumu starp divām pretējām interesēm, un tas nekad arī nemainīsies. Un tieši šo iemeslu dēļ es atļaušos uzmanīgi pieņemt, ka tādu pilnīgu mākslīgā intelektu uzvaru cilvēku sabiedrībā jurisprudences jomā mēs tā arī nekad nepieredzēsim. Mēs nekad neatdosim šo taisnīguma meklēšanas uzdevumu sistēmai, lai cik arī perfekta tā nebūtu. Mēs vienmēr gribēsim saglabāt cilvēka pieskārienu, cilvēku roku uz šī pēdējā nolēmuma, uz šī pēdējā slēdziena. Jā, tas ir tas, ko es skatos uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām kā tādām. Viņas balstās uz visu to, ko mēs esam radījuši. Viņiem datu apjoms, ko mēs ieradam iekšā, ir tas, kas paredz to, kas no tās sistēmas nāks ārā. Bet ja mēs paši beidzam radīt šī brīdī, tad lielā mēs sāksim vienkārši rotēt ap to, ko mēs esam līdz šim radījuši. Viņš strādās tikai ar to, ja mums nenāks tas jaunpienākums, tad viņš darbosies ar tiem datiem un ar to informāciju, ko mēs esam šobrīd cilvēce vēsturiski radījuši. Un tālāk arī, ja tur ir tās kļūdas, ja tur ir tās bāziskās problēmas, kā teiksim, kāpēc ar ChatGPT viņiem bija jāraksta iekšā konkrēti instrukcijas par to, ka lai viņi ir more diversified, jo tāpēc, ka ir iesakņojušās iekšā šīs problēmas, ar kurām mēs nevaram tikt galā, un tas viennozīmīgi tas cilvēciskais aspekts un tā racionalitāte, kas mums pašiem ir jāsaglabā, viennozīmīgi ir mūsu pašu pusē. Noteikti, un es gribētu atsaukties uz ārkārtīgi interesantu sarunu jurista prāta pirmo laikam podkāstu ar dekānu Edvīnu Danovski, kurā kolēģis Danovskis ļoti precīzi norāda lielāko problēmu ne tikai juridiskajā, bet arī akadēmiskajā aspektā ar mākslīgo intelektu. Proti, ka cilvēks zaudē savu radošumu, ka cilvēks vairs nepiepūla sevi, lai kaut ko no jauna izveidotu, bet tikai un vienīgi pārskata, pārlasa kaut ko, kas tiek nolikts priekšā, vairāk vai mazāk ok. Un šai brīdī, protams, nomirst radošais cilvēks un iespējams cilvēces beigas, lai gan es neesmu, atšķirībā no izcilā vēsturnieka Harārī, es neesmu tik skumjš. Man liekas, ka mēs tomēr kaut kādā brīdī droši vien spēsim nostāties pret tādu pilnīgu kontroli pār cilvēku prātu. Viņam ir vairāk tāds distopiskāks skatījums uz priekšu skatoties, tā kā noteikti arī manā pusē ir pārliecība par to, ka viennozīmīgi šeit būs stipri daudz vairāk pozitīvie iegūmi nekā būs šie zaudējumi. Vienkārši ir jābūt atbildīgiem šo tehnoloģiju implementēšanā un integrēšanā. Kā vadošais partneris vienā no reģiona lielākajiem advokātu birojiem, jūs esat vadījis savu biroju cauri šīm tehnoloģiskajām pārmaiņām, no interneta ēras sākuma līdz mākslīgajam intelektam. Ieviešot jaunās tehnoloģijas, gan arī vienmēr jāskarās ar zināmu pretestību vai skepsi. Un atskatoties uz šiem gadiem, kuras jaunās inovācijas līdz šim ir radījusi šo lielāko sākotnējo pretestību no kolēģu puses, bet tālāk pārtapa par neaizstājamu darbu rīku ikdienā? Jāsaka, ka juristi ir ļoti ne tikai tātad spējīgi visās pārmaiņās diezgan ātri orientēties un pieņemt nepieciešamo jauno modeli, bet arī juristi kopumā, kā cilvēki, kuriem ir jāvelk ļoti daudz savu laiku izglītībai un arī prakses laikā jāturpina izglītoties kopumā, labprāt pieņem jaunas pārmaiņas, ja tās gan atvieglo dzīvi, gan padara lietas efektīvākas. Drīzāk sarežģītāk ir mainīt kaut kādas lietas, kuras, jāsaka tā, netik daudz tehniskas kā risinājumi, bet kā pamatojums. Piemēram, nedaudzas profesijas un nedaudzi cilvēki katras dienas beigās paskatās uz šo dienu un padomā, ko es esmu izdarījis. Tātad, juristiem, īpaši advokātu birojos, lielākos birojos tas ir viens no standartiem, ka dienas stundas, dienas darbus saraksta diezgan precīzi, kas ir darīts, lai būtu gan iekšējā atskaita, gan arī atskaita klientam par to, kas ir kurš, ko un cik ilgi
cik daudz ir darījis klientu lietās. Es teiktu, ka drīzāk, teiksim, tādas lēnīgas vai nelabprāt ir tās pārmaiņas, kas ir saistītas ar netik daudz procesiem vai tehnoloģijām, cik ar kaut kādiem jaunieviesumiem, nu, tādā līmenī, ko mēs mainām praksē, ko mēs mainām savā darbā. Kā piemēram? Nu, kaut vai, piemēram, tas, ka pirms pārdesmit gadiem mēs strādājam ar Excel tabulām un rakstījām savus darbus parastā Microsoft matricā, var teikt, un tad mēs radījām vai pasūtījām un izmantojām speciāli tieši juristiem radītu programmu, kas sākumā sagādāja galvas sāpes, likās nērti, likās nesaprotams, sarežģīti, bet ar laiku, protams, mēs pie tā pieradām. Šobrīd, protams, liktos, ka tie sākotnējie instrumenti, sākotnējie risinājumi, nu, bija ļoti klamzīgi. Attīstoties jaunākām tehnoloģijām, lietas, protams, kļūst daudz ērtākas, daudz cilvēciskāk, pieejamākas, izmantojamākas. Un kā tieši šī specializācija par tādiem rīkiem, kas ir kā Excel aizvietotais, kur ir tā lielā pievienotā vērtība no tā, ka viņš specializēts tieši juridiskajam darbam, juridiskajai vidē? Nu, pirmkārt, ir skaidrs, ka radot šos instrumentus, kāds ir domājis tieši par tevi kā lietotāju. Ja, tātad tu kā jurists atnāc un tev ir noteikts rutīnas, tev ir noteikts lietas, kuras tu dari un kuras ir dabiskākas nekā kādas citas lietas. Ja. Tātad kāds ir padomājis par to, ka, piemēram, jurista darba ietvaros tev var būt gan projekti, gan arī attiecīgi kaut kādas, var teikt, citas vajadzības, kuras atspoguļojās šajās programmās. Zinu to, ka ļoti daudz kas ir ticis mainīts ikdienas darbā ar tehnoloģijām tieši iekšienē, bet mans minējums būtu tas, ka tehnoloģijas mainīja ne tikai jurista darbu, bet arī klientu ekspektācijas no otras puses. Un tas mans pieņēmums ir, jo īpaši e-pasts, mobīlie sakari, visnotaļ varbūt ir radījuši sajūtu, ka advokātam ir jābūt sasniedzamam 24/7. Un kā šī tehnoloģija attīstība un ieviešana praksē ir mainījusi attiecības starp advokātu un klientu? Nu, jāsaka, ka tas nav viennozīmīgi vērtējams no vienas puses kā dinamiskam birojam, kuru klienti ir ne tikai daudzās pasaules valstīs, bet arī dažādos kontinentos. Tā, protams, šķiet priekšrocība, ka tu vari sazināties ar savu klientu, būtībā jebkad, kad klients vēlās vai kad klientam tas ir laika ziņā ērti. No otras puses, protams, tas ir lāsts. Un tas lāsts ir katram pašam sevi apturēt un pateikt, ir nakts, un kaut arī mūsu klientiem, teiksim, ASV rietumos ir diena, un viņi iespējams tieši šobrīd gaida mūsu atbildi, bet mums ir nakts, un tas nebūs produktīvi, ja es tagad turpināšu darboties. Mēs redzam burtiski, var teikt, tādu profesijas epidēmiju visā pasaulē, kur cilvēkiem ir ļoti grūti aiziet brīvdienās, ka cilvēki pat, ja dodās ceļojumos, pat, ja dodās kaut kādās skaistā braucienā ar ģimeni, ar bērniem, vienalga tā iekārta ir līdzi, un tu ik pa brīdim skaties e-pastus, tu ik pa brīdim aizēj prom no tā, kur būtu jāvelta viss savs laiks saviem tuviem cilvēkiem vai ģimenei. Un, piemēram, arī mūsu birojā tā ir vesela programma, kā panākt, ka cilvēki dodas brīvdienās nevis vienkārši uz nedēļas nogali, bet ka cilvēki ņem garus atvaļinājumus, ka cilvēkiem nav jānodarbojas ar lietām, ka pastāv deleģēšana, ka pastāv kāds, kas viņu vietā to mierīgi var izdarīt. Ja, tā ir, šobrīd es pat teiktu tā, labbūtība ir ļoti svarīga daudzu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai cilvēkiem pašiem patiešām ir pilnasenīgs darbs, lai viņiem patīk un viņiem izdodas tas, ko viņi dara, lai viņi nenogurst pārāk ātri un galu galā, lai saglabājās mūsu spēja strādāt ar interesi ilgi, nevis tikai vienu īsu posmu, kurā mēs esam enerģiski un aktīvi. Ja, tam ir jābūt, var teikt, mūža darbam, par to ir jādomā. Un par šo darba aizvietošanu runājot tieši par mūsdienu laikmetu. Mākslīgais intelekts šodien vairs nav teorētisks jautājums. Un kā jūs kā vadošais partneris redzat mākslīgā intelekta lomu advokātu biroja prakses ikdienā? Vai tas primāri ir efektivitātes rīks, kas samazina rutīnas darbu, vai jūs arī saskarāt to, ka tas varētu pat fundamentāli mainīt juridisko pakalpojumu būtību un vērtību, ko arī jūs sniedzat klientam?
Gan. Es sākšu ar pavisam vienkāršiem piemēriem. Tātad, pateicoties lielo valodu moduļiem, mēs redzam, ka mēs varam, piemēram, paņemsim LexU produktu. Ja, tātad es strādāju ar vienu ļoti precīzi formulētu vajadzību. Man ir jāatlasa noteikti lietu kategorija un jāpaskatās, ko augstākā tiesa noteiktā laika posmā ir lēmusi. Tātad es varu, pateicoties LexU modulim, izvēlēties, tur būs vairāki duči dažādi tiesas nolēmumu, un tā vietā, lai tagad atšķirot vaļā to nolēmumu, ietu cauri un lasītu, ko galu galā es tā vai tā darīšu. Bet pirmajā atlases piegājienā, pirmajā etapā, es lūdzu paskatīties kopsavilkumu. Un es jau varu teikt, kā lietotājs, šis kopsavilkums ir diezgan precīzs. Ja, tas nozīmē, ka tā vietā, lai dienā es varētu izlasīt, iedomāsimies tāds koncentrēts darbs, un es lasu pietiekami labi argumentētus pagarus spriedumus, kādus, piemēram, 20 dienā. Šobrīd šos 20 spriedumus es varu atlasīt kā mani interesējošus, burtiski dažu minūšu laikā, izlasot kopsavilkumu, un tālāk jau analizējot specifisko argumentācijas daļu, kas man tiešām ir nepieciešama. Tātad efektivitātes arguments. Tas pats attiecas arī uz tulkojumiem. Taču mēs redzam vienu būtisku un lielu pārmaiņu, kas jau šobrīd ietekmē tās valstis, kurās ir lielākās, plašāk izmantotās valodas, angļu, franču, vācu, ka daudzas no pamatlietām, kuras joprojām dara cilvēku vai vēl aizvien ir darījuši cilvēku, tuvākā laikā visticamāk varētu tikt automatizētas līdz tādai pakāpei, ka, piemēram, advokāts vairs tikai pārskata to gala produktu un pārbauda, lai izvairītos no halucinācijām, piemēram, atsaucējiem uz neesošiem avotiem, uz neesošām lietām, jo, diemžēl, šādi gadījumi regulāri parādās joprojām. Sistēma attīstās, tā halucionē. Tāpat arī, lai saprastu, vai nav kaut kādas, var teikt, terminoloģiskas īpatnības, kuru dēļ rodās dažkārt pat kuriozi gadījumi. Iedomāsimies, piemēram, to situāciju, kurā, ja mēs skatāmies angļu valodas tekstu, angliski puses līgumā tiek sauktas par parties. Un tātad operējot ar jēdzienu parties, jūs bieži vien nonākat pie sistēmas neizpratnes, sistēma domā, ka jūs domājat balītes. Ja? Tātad ir tādi kuriozi gadījumi, kurus, protams, bez pieredzējuša un uzmanīga lasītāja neizķert, un tāpēc var nonākt lielās nepatikšanās. Ja? Tātad es runāju nevis par šodien, bet es runāju par paredzamu nākotni, kurā viena liela daļa advokāta darba noteikti būs deleģēta sistēmai, un advokātam atliks tikai un vienīgi pārbaudīt tos būtiskākos apstākļus, vai sistēma nav kļūdījusies, vai nav kaut kādas nepilnības. Ja, tātad faktiski neizbēgami. Un tas ir ne tikai jurisprudencē, tas ir daudzās nozarēs, tātad būs liela daļa gan tehniska, gan arī saturiska darba, kas aizies prom no cilvēka. Jā, runājot par halucinācijām, viennozīmīgi tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, un tā arī ir tā lielākā problēma, uz ko tiek vērsta uzmanība juridiskajā vidē par to, kas ir resurss, kas tiek izmantots atbildes sniegšanai. Un izmantojot lielo valodu modeļus, viņam datubāze ir viss internets. Tas ir tas, ko viņš ir trenēts un tas, uz ko viņš var atsaukties. Un tāpēc arī mūsu gadījumā priekš LexU, kad mēs veidojam sistēmu, mums ir tik svarīgas šīs sadarbības ar oficiālajiem datu avotiem, ka mums ir atsauces punkts, no kurienes tiek ņemti šie dati, un vienīgais, ko viņš var veidot atbildes, ir tikai un vienīgi balstoties šiem datiem. Līdz ar to arī katrai institūcijai ir savs pielāgots meklētājs, tā lai kontekstuāli viņš saprot, ar ko viņš darbojas, kas tā par instants, kas tie par lēmumiem, kādā formātā viņš ir. Un tur arī tā lielākā atšķirība no, man liekas, jebkura specializēta mākslīgā intelekta rīka, lai vai kurā industrijā viņš būtu, ja viņš būs specializēts, tad viņš būs specifiski pielāgots tam lietotājam un tā lietotāja nepieciešamai funkcionalitātei, bet arī atgriezeniskajai saitei, kas tiek saņemts no viņa atpakaļ. Tur būs tā pievienotā vērtība par to, ka tiks izmantots tikai un vienīgi pārbaudāms datu avots, un tur nebūs konceptuāli ņemts nekas no jebkādiem citiem avotiem, kas tehniski varētu atbilst. Reiksim, ar ChatGPT viņš ņems pretī visu, kas tehniski varētu atbilst tam vaicājumā, vai tas ir ziņu raksts, vai tā ir
Wikipēdija, kurā arī avoti ir jāpārbauda, vai tas, teiksim, būtu likuma pants no likuma, vai ja kāds būs par to likumu uzrakstījis bloga rakstu, viņš visnotaļ arī paņems viņu kā resursu un izmantos un pateiks kā vienu no interpretācijas veidiem, lai gan tas varbūt vispār nav avots, uz ko vajadzētu atsaukties, ja to avotu izvērtē jurists ar savu kompetenci, paskatoties uzreiz to sapratīs. Un tur tāpēc arī ir tas jautājums par to, cik tad ir tā pievienotā vērtība lielajam valodu modelim, ja visas atbildes, ko viņš izdod ārā, kas būtu tieši par juridiskiem jautājumiem, mums ir jāpārbauda, no kurienes viņš ņēma informāciju. Ja tur tā atbilde slēpjas, viņš pateiks, no kurienes viņš ņēma tos sources, bet tie sources būs visi jāiziet un manuāli jāpārbauda. Un uz šīs nots arī tas jautājums būtu, jūs esat viens no Latvijas Zvērinātu advokātu padomes disciplināru lietu komisijas locekļiem, tāpēc jūs labi arī pārzināt šīs profesijas ētikas standartus. Un izvērtējot visas šīs mākslīgā intelekta sniegtās iespējas un riskus, tieši advokātu kontekstā. Kā jūs, prāt, mainīsies šo speciālistu atbildība un rūpības pienākums izmantojot mākslīgā intelekta rīkus? Mēs redzam, Latvijā tāds gadījums vēl nav nonācis disciplināru komisijas redzes lokā, bet mēs redzam ik pa brīdim dažādās pasaules valstīs, tīpaši tātad piemērs ir ASV, kurā ļoti aktīvi un ilgstoši jau izmanto dažādu veidu automatizētās sistēmas, kā advokātu par nevērību vai par šādām kļūdām, protams, soda. Jo nekad tas arguments, tas nebija es, tā bija sistēma vai tas bija mākslīgais intelekts, tas nekad nedarbosies. Ja klientam tiek iedots kāds produkts, kāds pakalpojums, kurš nav pārbaudīts, kurā nav šī cilvēka kritiskā pieeja, tad, protams, vainīgs ir tas, kurš, kā saka, to paraksta. Ja? Tas, kuram ir uzdevums vai nu oriģināli radīt, vai arī, un tas arī ļoti svarīgi, klientam ir jāzina, ir vai nav izmantots šāds instruments. Un ja ir izmantots, tad tieši tāpat kā akadēmiskajā pasaulē, ja es izmantoju savā pētījumā kādu no šiem instrumentiem, arī jāatsaucās precīzi uz to versiju, uz to, ko es esmu darījis un kā es esmu to darījis. Latvijas Universitātē ir šī atvērtā politika, kas man liekas ļoti pareiza, ka katrā kursa docētājiem ir jāpieņem lēmums. Kādā pakāpē un vai izmantot, vai vispār izmantot, un tad kādā pakāpē izmantot mākslīgā intelekta instrumentus. Un tas pats attiecas, protams, arī uz jurisprudenci. Ja es strādāju ar šiem instrumentiem, tad man ir klientam tas jānorāda, lai klients to zina. Un kā advokatūrai būtu jārēģē kopumā? Mums ir nepieciešami jauni standarti, vadlīnijas, arī, kā teiksim, līdzīgi Latvijas Universitātē, kas tika pieminēts, vai šie standarti, apmācības, un kā nodrošināt to, ka šīs tehnoloģijas tiks izmantotas ētiski un profesionāli? Jāsaka tā, ka ētiskais aspekts vienmēr ir individuāls, tās vienmēr ir mūsu personiskās izvēles. Tātad katrs no advokātiem pats pieņem lēmumu, katras lietas vešanā, un, protams, birojos ir vieglāk, jo birojos tu esi kopā ar kolēģiem, un ļoti bieži tātad kopā lēmumu pieņemt ir daudz ērtāk, daudz vieglāk, tas ir izsvērtāks, turā ir gan pret, gan par argumenti ņemti vērā, bet tas vienmēr ir individuāls lēmums katrā gadījumā. Advokatūra jau šobrīd, ja nekļūdos, tātad strādā pie noteikumiem, kuros būs vadlīnijas, kā darboties ar mākslīgā intelekta rīkiem. Attiecībā uz atbildību šobrīd nešķiet, ka mums būtu vajadzīgs kā īpaši to pieminēt vai modificēt, jo tas pamatprincips, kas gadu simtiem kopš faktiski tā profesija tiek definēta, un pirmie definējošie avoti ir mūsu ēras pirmajos gadsimtos, būtībā tā ir Bizantija, kur regulē juridisko, var teikt, mūsdienu advokatūras profesiju pirmā. Tātad šie paši rūpības, uzmanības pienākums, atbildība par savu darbu, tas jau nemainās, tātad tas paliek, un ja kāds no mums, ja kāds advokāts nav bijis pietiekami uzmanīgs, tad to var vienalga kā nosaukt, vai tā ir pārpūlēšanās, vai pārāk daudz lietu, vai arī uzticēšanās sistēmai, tas jau ir sekundāri. Jā, un jūsu pārstāvība un pieredze ietver arī gan klientu pārstāvību augstākā līmeņa tiesās, kā piemēram Eiropas Savienības tiesās, kā arī valsts institūciju konsultēšana. Un raugoties plašāk uz visu tieslietu ekosistēmu kopumā, valsts pārvalde, advokatūra un tiesu prakse, kur jūs redzat lielākos izaicinājumus un ieguvumus no mākslīgā intelekta tehnoloģiju integrēšanas? Tūlītēji man šķiet, ka vislabāk būtu 3 pamatlietas, kas man ir tūlīt galvā. Pirmā lieta ir tāda, ka valsts pārvaldei un it īpaši tieslietu sistēmai ir jābūt vienotai pieejai. Tāda, ka katra institūcija vai katrs zars nedarbojās pats ar kaut kādu savu sistēmas izstrādi. Mēs to nevaram atļauties. Tur jābūt noteikti vienam pieejai, vienai pieejai.
Otrakārt ir jāautomatizē viss tas, ko mēs kaut kā citādi domājam, to varētu uzticēt tam departamentam vai tiem darbiniekiem. Šobrīd ir ļoti aktuāla saruna par to, kādā veidā mazināt birokrātiju, kādā veidā samazināt izdevumus. Izmantojot šīs automatizētās sistēmas, sākot jau ar to datubāzes, tātad rīki, ar kuriem var aiztaupīt daudz laika un resursu, tas būtu jāievieš efektīvāk. Tātad jāpārbauda, kur to varētu izdarīt vēl efektīvāk, un tas arī ir jāizdara. Un treškārt, protams, skatīties uz to, lai mēs būtu jau soli priekšā pārējiem, jo tas ir vienīgais veids, kādā Latvija var sevi kaut kādā veidā pacelt pasaulē. Tātad kā maza valsts, bet tehnoloģiski, es teiktu, ārkārtīgi attīstīta valsts, mēs varam parādīt savas spējas, ka mazas sistēmas ietvaros daudz ātrāk var ieviest modernos risinājumus un būt daudz efektīvākiem. Mums nevajag skatīties uz citiem, ja mēs varam paši radīt kaut ko, var teikt, kā tādu, var teikt, aprobējot ideju vai piemērojot ideju, par kuriem visi runā, mēs varētu būt tie, kuri pirmie sāk jau to īstenot. Šodien arī Latvijā sāk parādīties specializēti juridiskie mākslīgā intelekta rīki, kas ir pielāgoti darbam konkrētām juridiskajām datubāzēm, kā jūs pieminējāt arī jau Lexo AI. Un mūsu strateģiskās partnerības ietvaros Cobalt komanda aktīvi iesaistījās mūsu platformas izstrādē un funkciju pilnveidošanā jau no pašiem pirmsākumiem, palīdzot attīstīt šo specializēto juridisko mākslīgā intelekta platformu. Ņemot vērā jūsu aktīvo līdzdalību arī paša projekta sākuma realizācijā un izstrādā un pilnveidošanā, jums ir diezgan plaša perspektīva par platformas veiktspējām, un kur jūs saskatāt šīs tās fundamentālākās atšķirības starp vispārīgiem rīkiem, kā piemēram ChatGPT, Gemini, salīdzinot ar speciāliem pielāgotiem juridiskajiem mākslīgā intelekta rīkiem? Es esmu tikai viens no lietotājiem, es ļoti aktīvi un jāsaka, tā kopējā sadarbības bilants ir pozitīva, cilvēki ļoti apmierināti izmantojot sistēmu Lexu. Galvenokārt tāpēc, ka šos uzdevumus var variēt. Tev nav jābūt precīzi uzmanīgam attiecībā, piemēram, uz atslēgu vārdiem. Tiklīdz kā tu ar vienu burtu kļūdīsies, tā viss, tur kaut kādu 11 rezultāti tev nebūs. Tā ir tā līdzinējā pieredze, darbojoties ar netik, var teikt, jutīgām sistēmām, ir bijusi tāda, ka mums ir kārtīgi jāiemācās, kārtīgi jāietrenējas, ko tad īsti tu no tās sistēmas var dabūt. Pielietojums Lexu sistēmai ir daudz ērtāks, un it īpaši šobrīd ar to jauno funkcionalitāti, kur tu vari arī iedot tādu, var teikt, sarunvalodas aprakstu. Tas nozīmē, ka tas nav tikai profesionāliem juristiem. To var izmantot arī tie, kuriem jurisprudence būtu tā kā nepieciešama, bet kuriem varbūt nav pienācīgi treniņi, nav izglītības. Tā sistēma varētu kļūt arī par labu risinājumu, kā cilvēki var atrisināt tādu vienkāršāku problēmu, nemaz netērējoties advokātiem. Savukārt advokāti, kuri jau risinās sarežģītāk raksturu jautājumus, var to izdarīt daudz efektīvāk. Un juridisko tehnoloģiju ekosistēmā ir novērojami dažādi ceļi, kā birojos tiek ieviest šīs mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Daži biroji izvēlas attīstīt savus iekšējos mākslīgā intelekta rīkus, tomēr Cobalt gadījumā jūs izvēlaties salīdzinoši netipisku ceļu, kas būtu sadarbība ar jaunu uzņēmumu. Un šis paredzēja to, ka mūsu izstrādātais rīks būs pieejams arī pilnībā visai juridiskai nozarei. Kādas strateģiskās priekšrocības jūs saskatījāt sadarbības modelī ar Lexo AI, salīdzinot ar iespēju veidot šos rīkus iekšēji? Lai mēs radītu paši savu kādu rīku, mums būtu jābūt programmētājiem. Vai vismaz mums būtu jāvelta būtisks savs laiks programmēšanai, tātad inženieru zinātnēm, un jāsāk darīt tas, kas nav mūsu pamatuzdevums. Jāsaka tā, ka mūsu fokus jau kopš advokatūras šo biroju izveidošanas pirmsākumiem ir bijis sniegt labāko juridisko palīdzību un ņemt pakalpojumus tajās jomās, kā piemēram grāmatvedība, kā piemēram, nekustamā īpašuma vērtēšana, tāpat arī sistēmas, tehnoloģijas, no tiem, kuri tās var izdarīt perfekti, labi, kuri koncentrējās uz šiem biznesiem. Tāpēc mūsu stratēģija nekad nav bijusi mēģināt pašiem darīt to, kas nav mūsu labākais no labākā. Mēs gribam būt labākie jurisprudencē. Un to mēs arī darām. Tāpēc es domāju, ka, protams, var veltīt savu laiku, uzmanību un resursus arī
izstrādājot šādas sistēmas, un iespējams tā lielā priekšrocība ir, ka tu vari, var teikt, pirmā personā definēt, ko tieši tu gribi redzēt, kā tu to gribi redzēt un kas tas ir. Bet jāsaka, mums bija tieši tāpat pieredze, strādājot ar komandu, kas izstrādājas to sistēmu. Tu jau jūti, tīpaši, ja komanda ir tāda spējīga, aktīva, ļoti ieinteresēta savā darbā, tad šī sadarbība ir perfekta. Ja, tātad viens otru sadzird, sadarbojās, un es teiktu, ka tas laikam ir optimālākais modelis, kāds var būt. Ja, tas vispār, mūsdienu situācijā, kurā ir tik daudz produktu, izvēlēties pareizo komandu, izvēlēties tādu komandu, kura, patiešām arī ieklausās tev, tas nemaz nav tik vienkārši. Mūsu gadījumā gan mums paveicās, jo mēs izvēlējāmies jūs, un par to ir neiedomājama pateicība, tāpēc, ka jūsu speciālisti sniedza absolūti neatsveramu ieguldījumu, jo tāpēc, ka jūs no savas puses nodrošinājāt absolūts superzvaigznes katru savā jomā. Un līdz ar to katrs projekts, ko mēs uzsākām, katra jaunā datubāze, ko mēs likām klāt, un jo īpaši vēlos uzteikt Uģis Zeltiņš kopā ar Mājatipām, kas bija mums no pašiem pirmsākumiem, un Uģis, kas ir piedalījis absolūti visā procesā jau no paša sākuma. Tas nebūtu bijis iespējams bez tā. Jo tāpēc, kad mēs ienācām šajā vidē, ieraugot problēmu. Mēs ieraudzījām problēmu, kāda bija sistēma. Mēs uzzinājām, ka tiek būvēta jauna sistēma, sapratām, ka tā problēma īstenībā palika vēl lielāka nekā ar veco sistēmu viņa bija. Un mēs vienkārši mēģinājām izveidot kaut ko jaunu, kas varētu šo problēmu kaut vai uzlabot. Bet nenākot no juridiskās vides, mēs varam sniegties tik tālu, cik mēs uz loģiku varam saprast. Bet tas ir fundamentālas lietas, kur šāda veida risinājumiem ir jābūt absolūti 100% pielāgotai tai darba plūsmai un tai darba ikdienai, ko saskarās jurists. Un līdz ar to tas absolūti nekādā veidā nebūtu strādājis, ja mums nebūtu šī kompetence, kā jūs teicāt. Jūs esat labākie jurisprudencē, mēs mēģinām būt labākie savā jomā, ko mēs darām. Un līdz ar to mēs nekādi nebūtu varējuši nonākt tajā posmā, kur mēs esam šobrīd, ja mums nebūtu tieši šī juridiskā kompetence nodrošināta no speciālistiem, no lietotājiem, kas tālāk arī bija Latvijas Universitāte mūsu akadēmiskās partnerības kontekstā, kas pieslēdzās klāt tālāk ar doktorantiem, ar mācību spēku, darbojoties, pilnveidojot funkcijas. Un mēs ticam, ka tas ir īstenībā vienīgais veids, kā šāda veida tehnoloģijām vajadzētu rasties, jo tāpēc, ka tam ir jābūt sinerģijā ar šo gala lietotāju, kas to reāli lietos galā. Un tāpēc arī man liekas tā atsaucība, ko mēs līdz šim esam saņēmuši, ir tik pozitīva, jo tāpēc, ka tiem cilvēkiem ienākot iekšā, tur ir padomāts par tik mazām niansēm un lietām, kā man bija sāpīgi skatīties, kā vecākais speciālists ar vairāku 10 gadu pieredzi veido atsauci. 5 minūtes pārrakstot manuāli lietas numuru, eklī numuru, datumu, jo tāpēc, ka no tiem PDFs, kas ir nodrošināti, neko nevar izkopēt ārā, ja nenobrūk formāts. No mākslīgā intelekta tehnoloģijām to var vienkārši pasvītrot, piespiest pogu, atsauci un atsauci izveidojas, uzreiz atpazīstot punktu. Bet tad arī bija humoristiskas kļūdas, kas radās, jo pirmo reizi, kad mēs šo funkciju izstrādājām, mēs atnācām apakaļ, mēs Uģim nolikām priekšā un pateicām, lūdzu, skaties, kur mēs uztaisījām. Mēs parādām, piespiežam, viņš saka, ok, forši, paldies, es iespējams pazaudēju savu advokātu profesiju, jo šis nav spriedums, šis ir lēmums. Tāpēc, ka mēs paņēmām viņu kā vienu. Un tas ir tā sinerģija, kas mums ir bijusi tā, ka pats ar humoristiskiem piemēriem, bet viss tas, ko mēs izlaižam ārā publiski, ir bijis mēģināt salauzt 100,000 dažādu veidu pie jums iekšienē no jūsu iekšējiem lietotājiem. Tikai tā, ka mums ir absolūta pārliecība par to, ka šeit nerodās kļūdas, tad arī tas tiek piedāvāts tālāk arī visai juridiskajai nozarei. Un par to noteikti no mūsu puses ir milzīga pateicība. Mums ir ļoti liels prieks par to, ka mums ir tik veiksmīgi izveidojušies strateģiskā sadarbība. Paldies par šo iespēju. Arī mēs mācāmies, mēs turpinām to darīt. Un, man liekas, ka mums ir arī ļoti paveicies, ka mēs esam šīs izpētes, var teikt, pirmajās rindās. Tā ir liela vērtība patiesībā. Mēģinot, iztēloties nākotni pēc 5 gadiem, ja mēs paskatāmies uz priekšu. Kā jūs, prāt, jurists skatīsies atpakaļ uz 2025. gadu? Vai šis laika periods varētu būt nozīmīgs pagrieziena punkts šajā kontekstā, līdzīgi kā jūs atsaucāties par laikiem savā karjeras sākumā, kad viss bija pilnīgi citādi tajos laikos? Un vai tomēr šī mākslīgā intelekta integrācija tomēr būs daudz mērenāka un pakāpeniskāka nekā šobrīd tiek prognozēts? Man pirmā reakcija ir tāda, ka visticamāk pēc 5 gadiem mēs teiksim, kaut mēs 25. gadā būtu ātrāk mācījušies, ātrāk apguvuši to,
kas nākamajos gados, nākamajos mēnešos vēlās pār mūsu galvām un kas pieprasīja daudz uzmanības. Un es domāju, ka mēs šobrīd, protams, domājot par to, ka Latvija ir neliela zeme, latviešu valoda ir māzie salīdzina ar angļu, franču, piemēram, ka mēs nenovērtējam to, cik ātri lietas mainās un cik drīz jau par normalitāti kļūst tas, kas šobrīd liekas tāds avangards un pilnīgi tāda neparasta lieta. Es domāju, ka mums vienkārši ir jāapzinās, cik strauji tās lietas tagad notiek un notiks vēl. Un runāju par jurista darba būtību pasaulē globāli, kur mākslīgais intelekts spējas analizēt līkumus, tiesu praksi ātrāk un precīzāk nekā cilvēks, jebkad to ir spējis un varēs spēt izdarīt. Kas nākotnē tieši būs šīs nozīmīgākās un neaizvietojamās jurista prasmes? Neapšaubāmi, ka jebkurš cilvēks varētu vēlēties, lai viņa lieta, it īpaši, ja tā ir lieta, kas attiecās uz cilvēka likteni, piemēram, spriedums par cilvēka, vainu vai nevainīgumu krimināla lietā, attiecībā uz dzimtas īpašumiem un tā tālāk. Un tā joprojām cilvēki joprojām gribēs, lai tas ir cilvēks, kurš pieņem gala lēmumu. Ja, tā tad es nedomāju, ka pat ar visu automatizācijas to pakāpi, kādā mēs šobrīd strauji ieejam, ka mums tomēr būs cilvēki tiesneši, un kamēr būs cilvēki tiesneši, būs vajadzīgi arī cilvēki notāri un cilvēki advokāti. Diezgan ierobežot, ja mēs salīdzinām to ar 20. gadsimta vai 21. gadsimta sākumu, bet būs šī vajadzība. Un jāsaka, tas ir atkarīgs no pašas profesijas, no mums, kā mēs sevi atradīsim šajā jaunajā laikmetā. Daudzi mēs arī varam sevi vairs neatrast. Mēs varam secināt, ka tas, kas mūs fascinē visvairāk, tas vairs nav pieejams. Tāds skumjš piemērs, ka, piemēram, augstākā tiesā mutvārdu sēdes jau vairs gandrīz nemaz nenotiek. Un ja kāds advokāts ir sācis savu praksi, piemēram, 90. 2000. Kad augstākās tiesas sēdēs, tad tu nāc, tad tu tiešām vari parādīt savu retoriku un savus spējas pārliecināt, tad šobrīd, ja tas ir vienīgais, kas cilvēks saist pie profesijas, tad tas mandāts jānoliek un jāiet prom. Ja, jo šī daļa ir beigusies Latvijas advokatūrā, jāsaka tā. Un tieši tāpat arī būs cilvēki, kuri teiks, ar šo sistēmu ieviešanu es vairs negūstu tādu prieku no tā darba, kas man ir, kad viss ir jau sagatavots un man tikai tas ir jāpārlas un jāpārskata. Tas vairs nav tas, ko es gribu darīt. Un varbūt dosies literatūrā. Kāpēc nē? Ja? Tad ir skaidrs, ka jau tagad gan advokātiem, gan faktiski daudzām profesijām ir jāsāk domāt, radošajām profesijām ir jāsāk domāt, kā es dzīvošu šajā jaunajā laikmetā. Un tas var būt ļoti, jāsaka, pat depresīvi, jo lietas būs būtiski mainījušās. Un kādu padomu jūs dotu jaunajiem juristiem, kas šobrīd uzsāk savas mācības, kas ienāk šajā mākslīgā intelekta laikmetā, kā jūs minējāt, prasmes, kas būs nepieciešamas, būs savādākas, būs fundamentālās, kas paliks, būs jaunas, kas nāks klāt. Kāds būtu jūsu padoms šiem jaunajiem juristiem, kas šobrīd uzsāk savas mācības? Pats svarīgākais ir nepazaudēt savu personību tādā ziņā, ka domāt par lietām, apšaubīt lietas, attīstīt to, ko sauc par kritisko vērtēšanu, kritisko domāšanu, un pat tad, ja tev liekas, ka sagatavotais produkts ir perfekts, vai, piemēram, ka autors ir perfekts, netic tam, pārbaudi to, skaties uz to, esi kritiskais vērotājs, jo tu zini, ka to nekad cilvēkam neviens nekas nespējas atņemt, tiesības apšaubīt, tiesības šaubīties, kritiski pārskatīt visu, kas ir nolikts priekšā ar domu, ka tas ir perfekts, ņem to, ēd. Brīnišķīgi. Milzīgs paldies par jūsu laiku. Un intervijas noslēgumā mēs esam aizsākuši tradīciju, kur mūsu iepriekšējais intervijas viesis uzdod jautājumu nākamajam intervijas viesim. Līdz ar to noslēdzošo jautājumu es jums vēlētos uzdot no Salveža Vārpiņa. Vai 10 gadu laika periodā tiks izmainīts krimināla process, atgriežoties pie iztiesāšanas nepārtrauktības principa, vai process tiks pietuvināts šim principam? Tas ir ļoti iespējams, jo efektivizējot sistēmas, efektivizējot arī tiesas darbu, mēs varētu nonākt pie tā, ka mēs atgriežamies pie šī modeļa, kas ir pastāvējis, var teikt, krimināla procesā vēsturiski. Ņemot vērā arī jūsu atbilstošo lomu jautājumam, es tomēr gribētu arī ārpus kārtas uzdot jautājumu, kas bija no Edvīna Danovska, iepriekšējā intervijā Salvedim Vārpiņam. Bet vēlos šo jautājumu uzdot arī jums.
Vai mākslīgā intelekta rīku izmantošana juridiskajā praksē varētu samazināt juridisko pakalpojumu izmaksas? Es domāju, ka kādā noteiktā segmentā pirmkārt juridiskie pakalpojumi varētu vairs nebūt vajadzīgi. Ja, tā tad varētu būt kaut kādas lietas, kuras visticamāk būs pilnībā atdotas sistēmai. Nu, tās attiecās uz tehniskiem jautājumiem, tādiem, kur cilvēks varētu uzticēties bez lieliem riskiem šai sistēmai. Un kaut kādā daļā, protams, piemēram, standarta līguma izstrāde par vienkāršām lietām, kur šobrīd tu skaties, piemēram, dzīvokļu pirkums vai vienkāršāks nomas līgums vai vienkāršāks kāds cits akts starp personām, tas arī varētu kļūt par pavisam tādu nominālu, mazā tarifā apmaksātu, var teikt, tipizētu uzdevumu, ko, teiksim, dalībniekiem ievadot savus datus sistēmā, un tad šos datus pareizi tur saliekot iekšā, tas, ko cilvēkam atliks darīt, būs tikai pārbaudīt, vai nav ieviesusies kāda negaidīta un netipiska kļūme. Bet tā pilnīgi skaidrs, ka, piemēram, es nezinu, sastādīt laulības līgumu vai kādu vienošanos par dzīvokļa īri, tas īsti vairs varētu nebūt cilvēkam. Ja? Tas varētu būt sistēmai un cilvēkam tikai jāpārlasa. Nezinu, no manas puses arī liekas, tā, ka tur ir tādi rutīnas darbi, kur noteikti ir tā, ka tur automatizācija ir pieejama, bet, kā jau mēs minējām iepriekš arī par lēmumu pieņemšanu, viennozīmīgi tur galā būs jābūt tā, ka tur jābūt kā nekas viņa pārbauda, pirms viņš tiek izmantots tālāk. Es domāju, ka tomēr tā juridiskā kompetence tur būs tāda, kad lai vai cik tālu tās sistēmas attīstīsies, tur ir pieļaujamas kļūdas, un līdz ar to tā juridiskā kompetence viennozīmīgi paliks. Tas vienkārši darbs būs ļoti, ļoti efektivizēts, un viņš tiks padarīts ātrāks un precīzāks, bet noteikti tās pamatzināšanas būs jāiegūst, un viņas būs jāzina, un tur varbūt būs specializēti jautājumi, kur varēs saņemt ieskatu, bet man liekas, kā gala lēmums tur joprojām būs jāvēršās pie speciālistiem. Pilnīgi piekrītu, tieši tā. Un tagad, es domāju, pienāks arī jūsu kārta turpināt tradīciju un nodot jautājumu nākamajam viesim no jūsu puses. Es esmu gatavs ierakstīt vai arī ierunāt šo jautājumu, un tas man pašu urda, un tas man pašam ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Ļoti svarīgs jautājums. Jā. Labi. Tas būs ļoti interesanti. Tāpēc, ka tu parasti tā. Tā, šī lapā. Jā. Un parasti tēmējot vienkārši mēģinot aptvert, kas būtu tāds aktuāls jautājums arī speciālistam, kas varētu atbildēt nākamais. Un noteikti jāizdomājas par to, ka par to specifiku un specializāciju. Un interesants, pēc kalendāra pats vēl nezinu, kurš būs nākamais viesis, mums tagad jāskatās. Un tas būs nopietns jautājums. Jā. Ko, paldies. Paldies jums. Tagad man interesanti, kas pie jautājumiem. Jā. Tas nav noslēpums, jā. Tā. Kas mums ir? Tā. Pēdējos gados iezīmēs tendence, ka skolu beidzējiem mazāk interesē jurisprudences studijas. Nopietni. Man šķiet tā ir, jā. Kā pārliecināt skolu pēdējo klašu audzēkņus? Par tieslietu, par studijām tieslietu jomā. Jā. Kas būtu pārliecinošākie argumenti? Man ir pavisam vienkārši, tāpēc, ka es biju komerces diplomātijas klasē 3. ģimnāzijā, līdz ar to mums bija Pauls Zeņķis, kas mums pat mācīja pamats lietvedībā, tā kā mums bija jau priekšmeti. Tā kā es domāju, ka tas īstenībā varētu būt pat tāds triks, ko varētu vairāk paņemt vidusskolas, jo manā gadījumā noteikti bija tā, ka tā specializācija palīdzēja. Protams, ka tur tas jautājums, es vēl nezinu, 9. klasē, ko es iešu profesijā, bet tas jau tevi neierobežo. Jebkurā gadījumā, pabeidzot skolu, tev ir vidusskolas diploms, tur vienkārši kādi papildu priekšmeti būs klāti pielikti. Tā problēma tāda, ka tā izvēle notiek jau pirms ģimnāzijas. Man dēls arī pabeidz 3. ģimnāziju, un viņš diezgan pārliecinoši aizgājis to bioloģijas klasi. Okay. Es domāju, ka mēs neformāli runājam. Ja? Nē, mēs runājam neformāli tādā ziņā, bet kaut kas labs interesants. Jo tajā bioloģijas klasē bija interesanti. Tur bija tikai šķiet 2 vai 3 puiši un 20 plus meitenes, un tā klase bija tāda ļoti, viņi bija ļoti aktīvi, ļoti tādi, tur bija pozitīvie piemēri, cik viņi dzīvoja to, un tad viņš nolēma iet studēt medicīnu. Tā kā būtībā tas lēmums kristalizējās tikai pēdējā gadā. Līdz tam, bioloģija, man interesē daba.
Ok, es iešu bioloģiju. Jā, Ļoti tur vispār- mediķēt uz ķīmijas, uz to ķīmijas novirzēnu. Tad ar meitiņu koeficientu, jā, tur bija mākslas un literatūras grupiņa. Tur arī bija tā pati situācija. Un tad bija veselas 3, man liekas, kas bija vispārīgās, kur vairāk spiediens bija uz matemātiku. Bet jā, man liekas, ka tā specializācija tā, ka jau vismaz iedot to ievadu tajiem priekšmetiem, varētu parādīt to, vai tas ir interesants virziens vai nē. Bet varbūt pat īstenībā būtu tā, ka tos priekšmetus varētu vienkārši izdalīt vairāk pa vidusskolas klasēm. Mums ir 3 gadi pieejami tādā ziņā. Mums ir 10, 11, 12 klase. Un, teiksim, integrēt iekšā kādus dažus tiesību zinātņu pamatus, teiksim, tādas interesantākas lietas, kas tieši būtu uzrunājošākas jaunākajai auditorijai, kas varētu uzrunāt. Viennozīmīgi tas būtu vienkārši tādu kā papildu izglītību, kā, teiksim, kaut vai pusgadu ietvaros. Tas jau sniegt ieskatu, un viennozīmīgi tos cilvēkus varētu uzrunāt. Un tad arī jums būtu no juristu puses iespēja nākt uz šīm skolām un sūtīt tiešām tos spožākos prātus, lai viņi šo ieskatu. Nu, mēs diezgan aktīvi strādājam jau ar studējošiem, stāstot par to, ka advokatūra ir lieliski, interesanta un radošiem cilvēkiem īpaši piemērota. Bet laikam ir taisnība, ka jāsāk jau skatīties uz skolu. Jā. 12. klasē jau beidzot tur jau jābūt tam lēmumam pieņemtam. Tur jau ir jāsūta pieteikums universitātēm, tīpaši, ja grib studēt ārvalstīs, tur jau ir līdz aprīlim jāizsūta dokumenti. Un līdz ar to, tur, ja mēs sākam tikai pēc skolas beigšanas, 12. klase beidzās, tur jau ir nokavēts tas posms. Ļoti populāri ņemt to gap year. Gap year, ceļot vai darbā uz Āfriku kaut kur. Tas arī nav slikts. Tas nav slikts plāns patiesībā, lai saprastu, ko tu īsti gribi savā dzīvē. Kristalizējās, jā. Labi, es domāju, ka no mūsu puses ar ierakstu ir viss. Paldies. Un tad milzīgs paldies jums.